Atlaidiet, es jūs gandrīz tikko nogalināju. Tas ir traki, vecīt. Cerēsim, ka dienas beigās mēs neēdīsim kaut ko pagatavotu. Ja jūs tagad varētu saost šo smaržu, ak, mans Dievs, paskatieties, cik labi tas izskatās. Labrīt jums visiem! Mēs tikko esam nolaidušies vienās no attālākajām salām pasaulē. Un nākamās dažas dienas es izdzīvošu tikai ar savu zemūdens loku un bultu. Mums apkārt ir viens no trakākajiem reljefiem. Tur aug palmas, kristāli dzidras ūdens un rifi, un es burtiski tagad zaudēju prātu. Tieši šo mēs izmantosim nākamajās dažās dienās. Tas patiesībā ir zemūdens loks un bulta. Ļoti vienkārši. Tam ir neliela elastīga gumija šeit, un šis kāds te ir daudz lielāks par manu kātu. Tas ir īsts ierocis. Es jums to saku, jūs to atvelkat tieši šādi, un tad atlaižat. Es gandrīz jūs tikko nogalināju. Bums! Wow! Šī lieta ir tik lēta. Ak, wow! Šodien mums viss izdosies. Mugursomā mums ir dažas mazas lietas. Mums ir nazis, ar kuru cerams vēlāk varēsim iztīrīt kādu zivi. Un bez tā mums būtībā ir tikai kameru aprīkojums, puiši. Tur ir viens no skaistākajiem rifiem, un es nevaru sagaidīt, ka varēšu jums parādīt, kas notiek zem ūdens. Un es zinu, ka ar šo ieroci tas būs izaicinājums. Es ņemšu visu, ko vien varēšu dabūt. Lieta ir tāda, ka mums patiesībā ir tāda kā maza vietējā zvejas laiva, kas mūs vedīs starp visām šīm salām, jo šeit ir vienkārši pārāk skaisti, lai paliktu tikai uz vienas salas. Es gribu doties no salas uz salu kopā ar jums un paskatīties, vai nākamajās dienās varam dabūt kādu tiešām labu ēdienu. Viena no trakākajām lietām, puiši, ir katru reizi, kad esmu uz šīm salām, es te vienmēr atrodu tik daudz atkritumu. Bieži vien mēs savācam tik daudz, cik varam, bet cilvēki, šī problēma dažreiz ir vienkārši pārāk liela. Paskaties uz šo, tas ir traki. Cilvēki, mums te ir atkritumi, mums ir arī dažādi kokosrieksti, bet cilvēki, tas ir neprāts. Mēs cilvēki, brāli, varam darīt labāk, 100%. Patiesībā mēs daudz ko nevaram izdarīt, izņemot to, ka šīs misijas laikā cenšamies savākt tik daudz, cik varam, Džeki. Izskatās, ka varbūt kāda veca zvejas stacija. Tas ir tik traki, Džeki. Šī sala ir tik nomaļa, Džeki. Tātad Džeki, acīm redzot, šo vietu iekārtojuši kā tādu zvejnieku pieturvietu, uz kuru viņi nāk, kad noķer zivis. Vai varbūt viņiem jāpaliek pa nakti, jo viņi dodās uz vēl attālākām salām, un tad viņi šeit paliek vienu nakti vai kaut kā tā. Turpinām izpētīt, paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Es jau svīstu kā sasodīts krokodils somu fabrikā, tāpēc šobrīd es ļoti gribētu atrast kādu kokosriekstu. Paskaties uz šo, te vienmēr ir tikai kurpes, paskaties, vienmēr kaut kādi nolādēti bongi, pudeles, kociņi, kas pie vēlna tas ir. Paskaties uz šo, paskaties uz to, tas ir kā nolādēts Yeezy krūmos, tas ir ritīgi traki, brāli. Labi, turpinam. Mēs ejam tā kā džumjos, te ir pilns ar palmām. Tas ir traki, cilvēki. Wow! Iesim atpakaļ uz piekrastes seklumiem, paskatīsimies, ko varam atrast gar augstākā paisuma līniju. Te noteikti jābūt kādām labām lietām, ko varam izmantot. Paskaties uz šo cilvēku! Ak, mans Dievs, paskaties uz šo! Wow, brāli! Šīs salas, uz kurām es tagad atrodos, puiši, glabā dažas no skaistākajām gliemežvākām pasaulē. Tas drīz būs kāda dzīvnieka mājvieta, tāpēc atstāsim to tieši turpat pludmalē. Skatieties, te ir arī visi pārējie vientuļnieki krabji. Trakākais ar šiem ir tas, ka ja tu patiešām nosvilpsi, viņi izlīdīs no sava čaulas. Gatavi! Redz, kā viņš izlien ārā. Tas ir traki. Tas noteikti ir kāda urīns. Kau? Šis ir visforšākais palmas koks, ko jebkad esmu redzējis savā dzīvē. Mums ir šī viena lielā palma, kas burtiski izceļās. Tai noteikti jābūt vienai no stilīgākajām palmām vispār. Uz tās nav kokosriekstu, bet ko viņi ir izdarījuši, ir tieši šeit. Redz šo bambus gabalu. Tas ir no veca zvejnieka. Viņi ir nogriezuši šo bambusa gabalu, un ko viņi darīs? Iespiedīs to kokosriekstu kokā un nogāzīs visus kokosriekstus. Es tikko esmu apstājies ēnā. Es burtiski tik ļoti svīstu.
Puiši, es gribu atgūt nedaudz enerģijas. Es domāju, ka paņemšu šo lielo bambusa gabalu tieši šeit. Es domāju, ka mēs varam mēģināt noplūkt dažus kokosriekstus, un tad no turienes, es domāju, mēs sāksim izpētīt šos rifus. Paskatīsimies, vai varam sākt atzīmēt dažus dzīvniekus. Puiši, šīs salas ir vienkārši neticams, un tas ristur ārā ir traks cilvēks. Tas ir patiešām neticami. Tu nevarētu šo uzrakstīt scenārijā. Es vienkārši atpūšos zem palmas un paskaties, ko es atrodu. Izskatīsim smiltis ārā. Paskaties uz to, tas ir pilnīgi traks. Tagad mēs esam īsti gatavi karam. Kādas tik lietas nevar atrast izskalotas krastā. Smiltis visur. Es neredzu pārāk daudz tālāk gar šo piekrasti, puiši. Lielākā daļa foršo lietu ir atpakaļ šajā virzienā. Tā kā es domāju, ka paņemsim vienu no šiem bambusa gabaliem un iesim paskatīties, vai varam atrast kādu kokosriekstu, vai ne? Mēs ņemam šo. Aiziet mazulīt. Te mums ir dažas palmas, bet tās ir diezgan augstas. Cilvēki, mēs varētu pamēģināt pie šīs. Pareizi. Tur augšā ir viena, mēs droši vien varam mēģināt to dabūt. Tās kokosrieksti bija ļoti dīvainā un nērtā vietā, puiši, un es nevarēju tos dabūt. Tāpēc mums nāksies sākt meklēt gar krasta līniju, paskatīties, vai varam atrast vēl kādas draugs. Es apsvēru domu kāpt tajā kokā, bet šobrīd tas ir diezgan nedroši, ja es nokristu no tā koka vai kaut kas tāds. Visticamāk, man būs cauri, un neviens nenāks man palīgā. Mēs to izdarījām, draugs. Jā, mums ir dažas kokosrieksti, es neticu tam. Mums iepriekš mazliet neizdevās, jo tas viens koks bija nenormāli ciets, draugs. Es negribēju tikt apdedzināts, bet mēs atradām vienu, kas karājās mazliet zemāk. Un mēs dabujām šos skaistos zaļos kokosriekstus. Es burtiski esmu pilnīgi izsmelts šobrīd, bet mums ir svaigi kokosrieksti, un tas ir viss, kas svarīgi. Es jums parādīšu, kā mēs varam atvērt šos kokosriekstus bez jebkādiem nažiem vai tam līdzīgiem rīkiem. Redzat to galavu 3B burtiem tieši šeit? Tur ir viena plakana puse, nezinu, vai jūs tagad varat redzēt. Tā patiesībā laikam ir visseklākā kokosrieksta daļa. Tātad, ja mēs to ieplēsīsim, tam vajadzētu vienkārši atvērties, un tad mēs varēsim to izdzert. Paskatīsimies. Lūk, izdevās. Mēs to izdarījām, cilvēki. Mēs to esam sagrāvuši. Tas bija traki, cilvēki. Ir pienācis laiks mums kāpt laivā un paskatīties, vai varam dabūt kaut kādu ēdienu, lai sāktu šo izaicinājumu. Šeit ir vislielākā bioloģiskā daudzveidība uz Zemes, kas būtībā nozīmē, ka 75% no visiem okeānā dzīvojošajiem dzīvniekiem patiesībā dzīvo šajos ūdeņos. Tāpēc šodien mēs dosimies izpētē ar laivu, lai redzētu, cik daudz varam saskaitīt. Aiz mums ir kristāli dzidrs zils ūdens un viens no jautrākajiem ieročiem uz Zemes. Tur tālumā mums ir mūsu laiva, un te burtiski visur ir ēsma. Paskaties uz šo ak, mans Dievs, paskaties uz šo ēsmu bāru. Tas ir traki, man jāielec tajā ūdenī, lai redzētu, ko dara šī ēsmu bumba. Tas ir neprāts, ejam! Viņi burtiski sit man virsū. Skaties uz to, skaties tik daudz. Viņi sit man sejā.
Viens no šiem gadījumiem mani tūlīt notrieks bez samaņas. Es burtiski varu to noķert ar rokām. Tas bija nepārprotam viens no trakākajiem brīžiem manā dzīvē. Miljoniem ēsmas zivtiņu burtiski triecās man pa galvu un masku. Es tās ķēru ar rokām. Brāli, tas bija neprātīgi. Un tieši tāpēc mēs izpētam šīs salas. Puiši, tas, ko mēs redzēsim šajā video, būs neprātīgi. Tas ir tikai neliels ieskats, labi, lacam uz šīs laivas, sāksim izpētīt apkārtni, paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Aiziet! Mēs jau esam uz laivas, šobrīd jūs varat redzēt šīs izkaisītās salas visapkārt man. Un tas, ko mēs darīsim būtībā, ir meklēt labākās vietas, puiši, kur šodien ir visvairāk dzīvības. Tas mums cerams palīdzēs tagad iegūt kādu pārtiku. Man vajag visu iespējamo palīdzību, jo ar to ieroci esmu tikpat noderīgs kā betona izpletnis. Turam īkšķus, lai dienas beigās mums nav jāēd kaut kas pagatavots. Aiziet, paskatīsimies, kāda ir atmosfēra. Es burtiski sēžu uz laivas deguna, uz kuras mēs esam. Mēs tagad vienkārši tuvojamies šai salai nedaudz tuvāk. Izskatās kristāli dzidas, neticami skaidrs. Jūs, puiši, droši vien redzat šo neticamo. Nav vēja, kristāli dzidas ūdens. Mēs esam klāt. Ak, mans Dievs, paskatieties uz ūdeni! Mums ir Gatorade pēc ūdens, loks un bulta, plaznas rokās. Ir laiks doties medībās. Iesim tieši šajā ūdenī. Es vienkārši zaudēju prātu. Aiziet, mazais!
Ak, mans Dievs, cilvēki, tur lejā ir pavisam cita pasaule. Tas ir neticami. Ak, mans Dievs, cilvēki! Tas tur lejā bija vienkārši neticami, puiši! Tā ir viena no dzidrākajām ūdenstilpēm, ko jebkad esmu redzējis savā mūžā. Bet mēs beigās palikām bez ēdiena uz šīs salas. Un izskatās, ka laikapstākļi ir pasliktinājušies. Šie mākoņi lēnām ir pārklājuši debesis. Izskatās, ka pie apvāršņa varētu būt nedaudz zibens. Un mums šajā pēcpusdienā gandrīz vairs nav laika. Un tikko es to pasaku, sāk līt cilvēki. Godīgi sakot, bija ļoti grūti tur lejā noķert zivis, un es domāju, ka iemesls bija tas, ka ūdens bija tik neticami dzidrs, zivis mani pamanīja jau pa gabalu. Es vilku apakaļ loku un būtu, bet neko nevarēju noķert, un es neticu, ka mums pirmajā dienā nav nekādas pārtikas. Uzbrukuma plāns šobrīd. Mēs apkopjam savas brūces pēc pirmās dienas, un cerams, ka rīt varēsim mēģināt vēlreiz. Cilvēki! Mēs apsēdīsimies, skatīsimies saulrietu, izbaudīsim atmosfēru un rīt saņemsimies un mēģināsim vēlreiz. Pat ja mums nav nekādas pārtiks, puiši. Es jūtos tik svētīts cilvēki, ka var būt uz šīm salām izpētīt to kristāli dzidro ūdeni, ko mēs šodien izpētījām. Es sēžu uz palmas, kaut kur nekurienes vidū uz salu grupas. Paldies Dievam par šo brīdi. Ak, jā! Un visi šie papagaļu zivis tagad nāk uz seklumu, bet tās nav tās zivis, kuras mēs meklējam. Jo šeit uz šīm salām patiešām nav pieņemts medīt šīs zivis. Viņas patiesībā apēd visu aigi no koraļiem un uztur tos tīrus, kas palīdz rifiem būt ļoti veselīgiem. Milzīgi papagaļu zivju bāri, paskaties uz viņiem visiem. Labrīt jums visiem, un mēs esam pamodušies šajā trakajā salā tieši tagad. Paskaties uz to cilvēku, ūdens ir kā stikls, līdz pat horizontam var redzēt, ka saule lec. Puiši! Un šodien es esmu tik sasodīti apņēmies dabūt ēdienu ar šo ieroci cilvēku. Gandrīz visu nakti esmu bijis bez ēdiena, tāpēc šorīt esmu nenormāli izsalcis. Šodien mēs izpētīsim dažas no trakākajām salām. Kāpsim laivā. Cerams, ka būs jaunas vietas, kur ar šo loku un bultām varēsim iegūt kādus ieročus cilvēku. Bet vispirms ir viena lieliska vieta, kur es zinu, mēs varam nopeldēties uz šīs salas. Ak, mans Dievs, cilvēki! Labi, te ir šī mazā piestātne. Lecam iekšā un paskatīsimies, kas tur apakšā.
Neticama rīta sākums. Labi, mēs kāpsim laivā un turpināsim izpēti otrajā dienā. Čaļi, mēs tikko esam izkāpuši uz šīs foršās mazās salas. Mugursomā mums ir loks un bulta. Esam šodien ļoti uzvilkts. Es domāju, ka tur būs kādas iespaidīgas zivis, kuras cerams šodien varēsim noķert ar loku un bultu. Pārliecināsimies, ka viss šodien ir kārtībā. Jā, izskatās labi. Te mums ir ātrais uzrāviens. Tagad, kad es to paņemšu, jūs zinat, es atzimšu. Laižam iekšā, draudziņi. Ak, man šodien vajag visu iespējamo enerģiju. Aiziet! Hurrā! Labi, mēs esam gatavi. Mums ir loks un bultas. Ir pienācis laiks doties medībās. Es tikko jūs visus izslēdzu. Esmu mazliet pārāk satraukts. Jūtos labi. Visi komentāros ierakstiet hurā! Jūs zināt, ka tā mēs sakām, kad paņemam ātro uzrāvienu. Ir pienācis laiks mums sagatavoties, doties ūdenī un paskatīties, vai varam dabūt ēdienu.
Mēs to izdarījām! Mēs beidzot esam tikuši šeit augšā! Mēs bijām tur ārā stundām ilgi, šāvām garām, pa kreisi, pa labi un pa vidu, bet mēs kaut ko dabūjām, un tas ir viss, kas svarīgi. Mums ir gaļa otrajai dienai. Man tagad viss sāp. Es biju ūdenī tik ilgi. Jūs redzējāt, es šāvu garām pa kreisi, pa labi un pa vidu. Es uzvedos kā bārlejsargs. Godīgi sakot, es tur biju pilnīgi salauzts. Bet puiši, mums ir svaiga gaļa, un mēs kurinam uguni otrajai dienai. Ja jūs varētu sajust, cik man šobrīd ir augsti, šo mēs saucam par ķirurgu zivi. Paskatieties uz tās krāsām, kad es paceļu tās spurus šādi. Tā ir spilgti dzeltena, tā ir šis zilais tonis. Un viņiem tieši aizmugurē ir šis dzēlonis, redzat? Aktu svētā. Ja tas tev trāpa, tev ēlīgi sāpēs. Tas ies cauri tev kā nazis. Pēdējās 46 stundas esmu medījis un neko neesmu dabūjis. Tātad tagad mums ir šis te zvērs. Paskatieties uz tās galvu, tā nav pati skaistākā galva. Mēs taisīsim trakāko maltīti, kāda jebkad bijusi uz šīs salas. Liksim mūsu zivi tieši šeit, viss būs kārtībā. Savāksim sīkoksni un izskalotu malku un iekursim uguni. Jo es šobrīd esmu pīks sasodīt izsalts. Man balss sāk pazust no sajūsmas. Paskaties uz visiem šiem. Okay. Mums ir lielie zari. Mums vajag ielikt sīku skaliņu pa vidu. Visu šo piekrastes krūmāju. To varam izmantot kā skaliņus. Kā liels ziedu gros. Bet tas viss ir tikai skaliņi, kas aizdegsies no dzirksteles. Ideja, kas man ir šai gatavošanai, nozīmē, ka mums vajag diezgan stipru uguni. Mēs iebēsim visus skaliņus šeit iekšā. Aizdedzināsim tos. Mēs liekam mūsu zivis uz uguns. Otrās dienas gatavošanai. Aiziet! Mums te ir skaista zivs. Mēs izmantosim vienu episki foršu gatavošanas metodu, puiši. Vispirms mēs to sagriezīsim neparastā veidā. Es to paņemšu tieši šeit. Es vienkārši izdarīšu nelielu iegriezumu aiz tās galvas. Tagad iemesls, kāpēc es izdarīju šo iegriezumu. Jūs redzat, ka es tūlīt noņemšu gan galvu, gan iekšas vienā piegājienā.
Tātad, ko es darīšu tālāk? Es nolieku nazi 45 grādu leņķī un vienkārši nogriežu visu līdz galam. Un jūs varat redzēt, paskatieties, te ir galva un visas iekšas. Vienā griezienā mums paliek tikai gaļa un ķermenis. Jā, tas ir mazliet smilšains, bet vismaz tajā vairs nav visu to iekšējo orgānu. Un šī zivs, puiši, patiesībā ir zālēdāja. Tā ēd visu jūras zāli un visu pārējo. Un šķiet, ka tās smaržo daudz sliktāk nekā visas pārējās zivis. Paņemsim šo koraļa gabalu, mēs to izmantosim kā šķīvi. Mēs tās sadalīsim gabalos apmēram tik garos. Vispirms sagriezīsim. Būs jautri. Vai esi gatavs? Tas nestrādāja. Tieši to mēs vēlamies. Šie mazie gabaliņi, redzi? Tie būs lieliski. Skaties uz to gaļu. Kāpēc es to visu laiku nometu smiltīs? Skaties uz to gaļu. Tā burtiski spīd uz tā dzīvnieka, skaista un balta. Ko mēs darīsim? Mēs dosimies augšā un savāksim kaut ko, kas mums ļaus to pagatavot. Mēs to darīsim kebaba stilā, drauziņi. Mums vajag koka gabalu, kaut ko stingru. Bambus nederēs, tas ir pārāk vājš. Labi, šis varētu derēt. Jā, tieši to mēs arī gribam. Ideāli, mēs taisīsim šašlika veidā. Tātad es ātri to pārgriezīšu uz pusēm. Vienkārši uzasināšu šo galu. Redzat, mums viens jau ir tepat. 2 asi šašlika iesmi. Mums te jau ir laba ogļu pamatne, kas deg. Paņemsim savus iesmus un liksim šīs zivis tieši virsū. Redzat, cik skaista gaļa? Vienu iesmu izduram cauri filejas apakšējai daļai, otru cauri augšējai pusei, un tad tas ir gatavs likšanai tieši virs uguns. Pārliecināsimies, ka visi gabaliņi ir uzvilkti uz iesmiem. Kā es likšu tos virs uguns? Vienkārši pabīdīšu malā šos baļķus. Koraļa gabals. Mēs liksim savus iesmus uz koraļa gabala. Pēc tam paņemsim dažus akmeņus. Labi, jūs varat redzēt, ko mēs esam izdarījuši. Mums ir akmeņi, kas notur mūsu iesmus virs uguns. Mēs pārliecināsimies, ka zem tiem turpinās degt uguns. Saglabāsim ogles karstas, un tas radīs labu siltumu. Labi, es jums nemelošu. Viņa šobrīd ir nedaudz smilšaina, bet man tas pat nerūp. Mēs uzlikām zivi virs uguns, cepam uz liesmas. Paskatieties uz to. Patiesībā tas ir tiešām labs. Wow, cilvēki! Mēs negribam to tieši liesmā, mēs gribam nedaudz nostāk, lai tā iegūtu skaistu krāsu. Cerēsim, ka šī gaļa būs tiešām laba. Labi, jūs redzat, ka viņa cepas, mums jāpārliecinās, ka mēs to nepiededzinām. Paņemam savus zariņus, pārliecinamies, ka tā nedeg un ātri apgriežam. Ak, mans Dievs, paskaties, cik labi tas izskatās. Tas izskatās tik kraukšķīgs, mēs esam uz pareizā ceļa. Paskaties uz to. Ak, tas gaļas gabals izskatās tik labi. Ja jūs varētu tagad sauost šo smaržu, tas patiešām smaržo lieliski. Visa šī procesa mērķis ir tāds, ka dūmiem vajadzētu iesūkties gaļā un padarīt to īpaši kūpinātu. Es domāju, paskaties, kā var noplēst visus tos baltos gaļas gabaliņus. Ak, es tagad esmu tik izsalcis. Burtiski ir pagājuši 2 dienas, kopš esmu ēdis, puiši, un jūs redzējāt, cik grūti man gāja ar to loku un bultu. Es vienkārši esmu priecīgs, ka mums uz šīs salas ir ēdiens. Aiziet! Ak, veci! Paskaties uz šo! Mēs šeit parādīsim savas zivis. Paņemsim mūsu zivis. Ak, mans Dievs, paskaties uz to! Wow, tas patiešām izskatās neticami. Jūs zināt, pēdējās 2 dienas mēs esam medījuši ar vienu no grūtākajiem ieročiem. Un tieši tagad mums tur ir skaista gaļa. Paskatieties uz šo kebaba stilu pludmalē. Labi, paņemsim gabaliņu. Ak, mans Dievs, paskatieties uz šo gaļu. Pamēģināsim to. Barbecue stils. Paskatieties uz šiem gaļas gabaliem, ko es norauju.
Bet tieši par to tas viss ir. Zivs, ko uzskata par nevērtīgu, patiesībā ir ļoti, ļoti garšīga, ja to pagatavo uz uguns. Šeit, uz šīm pamestajām salām, jūs zināt, ka šādu brīžu dēļ mēs dzīvojam. Tiekamies nākamajā savvaļas piedzīvojumā. Vairāk video tieši šeit. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt!